Tā, un ko mēs zinām par Rīgas geto? Zināt kaut ko? Nezināt? Nu, tad ir jādodas uz muzeju un jāapskatās, kas tur notiek un kas ir Rīgas geto. Mēs atrodamies Lastādijas ielā, kur atrodas Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs. Rīgas geto un holokausta muzejā var apskatīt dažādas izstādes ar cilvēku fotogrāfijām, dokumentiem un personīgajām mantām no tā laika. Te ir arī saglabājusies koka ēka no geto perioda, un ir arī vairākas izstādes, kas palīdz izprast holokausta vēsturi. Šī vieta ļauj ielūkoties pagātnē un uzzināt vairāk par cilvēkiem, kas šeit dzīvoja. Rīgas geto atradās tepat netālu no muzeja. Muzejs tika atklāts 2010. gadā, 21. septembrī. Tās galvenais mērķis bija saglabāt atmiņas par ebreju kopienu Latvijā un holokausta traģēdiju Otrā pasaules kara laikā. Holokausts ir nacistiskās Vācijas Otrā pasaules kara laikā organizēts ebreju genocīds, kur laikā tika nogalināti 6 miljoni ebreju, tā skaitā miljonus bērnu, kas kopumā ir 2/3 no Eiropas ebrejiem. Šis vagons simbolizē vienvirziena biļeti Berlīne-Rīga. Tos, kurus vācieši uzskatīja par noderīgiem, kā vācu darbspēku nosūtīja uz koncentrācijas nometnēm, pārējos sūtīja nāvē. Daudzus no šiem ebrejiem ārēji komandas cilvēki nogalināja biķernieku mežā. Sākoties Otrajam pasaules karam, nacistiskā Vācija veica masu deportācijas no Baltijas valstīm uz Sibīriju. 1941. gadā tajā laikā sākās arī pirmās ebreju slepkavības Latvijā. Rīgā tika ieslodzīti ebreju geto koncentrācijas nometnēs, kur viņi tika nodarbināti ar smagu fizisku darbu, tika spīdzināti un augstcinīgi nogalināti. Piemiņas siena apliecina cieņu un līdzjūtību 70,000 bojāgājušiem ebrejiem. Šajās fotogrāfijās var redzēt, kā notika traģiskas masveida slepkavības un kā cilvēki tika aprakti. Nacistu antisemītisma propaganda okupētās Latvijas teritorijās bija materiāla izplatīšana ar mērķi kultivēt negatīvus priekšstatus par ebreju kopienu un mūzus ticību, tādējādi mazinot pretestību holokaustam. Antisemītisma propaganda tika aktīvi izmantota visā Otrā pasaules kara laikā, tā kontrolēja visas cilvēka dzīvesveids un sniedza informāciju par visiem jautājumiem, pamatojoties uz melīgo priekšstatu par ebrejiem kā cilvēces galvenajiem ienaidniekiem. Antisemītisma rakstura materiāli tika izplatīti grāmatās, presē un citur. Rīgas geto bija noslēgta teritorija, kurā tika piespiest dzīvot ebrejiem. Tās mērķis bija ne tikai fiziski izolēt šīs kopienas, bet arī padarīt tās vieglāk kontrolējams vēlākas deportācijas un masveida galināšanas procesiem. Šeit var redzēt Rīgas geto žogu replikas, kas parādīja, cik norobežots bija šīs koncentrācijas nometnes. Ebreju alfabēts tika izmantots ivrita un citu ebreju valodu pierakstīšanai. Tas sastāv no 22 burtiem un tika rakstīts no labās uz kreiso pusi. Mūsdienās ivrita ir valsts valoda Izrēlā. Tā tiek lietota ikdienas saziņā, literatūrā, mēdījos un citur. Pirmā stāvā ir apskatāmi Latvijas sinagogu maketi, kuri tika mērķiecīgi iznīcināti Otrā pasaules kara laikā. Šī dzeltenā zīme, jeb Dāvida zvaigzne, kas patiesībā ir ebreju reliģiskais simbols, holokausta laikā tika izmantota kā ebreju atpazīstamības zīme, kuru obligāti viņiem bija jānēsā pie apģērba, lai viņus vieglāk sabiedrībā būtu atpazīt un lai notiktu vieglāka viņu pazemošana un iznīcināšana. Dzīvojot 30 cilvēki pat vienā mājā necilvēciskos apstākļos, viņi nezaudēja mājīgumu un kopības sajūtu un mēģināja noturēt cerību pat vismazākajiem. Pat dzīvojot šajos ciešajos apstākļos, cilvēki atrada veidus, kā sevi nodarbināt, vai no ar dažādiem hobijiem, vai arī interesēm. Šeit ir apskatāmi 5 latviešu ebreju dzīves stāsti holokausta laikā. Deportācijas laikā tika atļauts viens koferis uz ģimeni, kur spēja salikt tikai svarīgākās mantas, kas pārsvarā bija drēbes bērniem.
Latvijā bija dažādas ebreju kopienas, kā piemēram Liepāja, Rīga, Rēzekne un citas. Pat šajos grūtajos laikos viņi turējās kopā un saglabāja savas vērtības, kā arī glabāja karogus, kas simbolizēja viņu reliģiju. Šī muzeja zāle parāda ebreju kopienu Latvijā gan holokausta laikā, gan pēc tā. Šī izstāde 3000 likteņi ir veltīta tūkstošiem ebreju, kas tika izsūtīti no Čehijas geto uz Rīgu. Pēc muzeja apmeklēšanas mēs uzzinājām vairāk par ebreju ikdienas dzīvi, koncentrācijas nometnēs un par cilvēku traģiskajiem likteņiem, kā arī, ka Rīgas geto bija viens no galvenajiem punktiem nacistiskai Vācijai ebreju kopienu izolēšanai. Muzeja apmeklējums deva labāku ieskatu par šo vēstures traģēdiju Latvijā. Tā ekspozīcijas ar upuru atstātajām liecībām un izdzīvojušo stāstiem ļāva izjust gan emocionālo, gan fizisko slodzi holokausta laikā.